Čau, labrīt visiem 23. aprīlī. Dienā, kad otro dienu pēc kārtas ziema ir pilnīgi nojūkusies un ārā sniegs. Pirmais sociālais eksperiments, nevis sociālais eksperiments, pirmais eksperiments kā tā. Man šķiet mūžā ir, kad es braucu šādā laikā uz darbu ar vasaras riepām. Varat droši man nosodīt, bet es, ja būšu aizbraucis līdz darbam bez starpgadījumiem, tad es droši vien to video publicēšu arī. Vienkārši ir brīži dzīvē, kad nav varianti. Sievai šodien nevarēja atņemt mašīnu, bet sievas mašīnai ir ziemas riepas. Nācās man tomēr braukt ar savējo, bet es tad braucu ļoti prātīgi. It kā jau uz asfaltu vispār nav sniegs, tā kā tā, manuprāt, nav problēma. Braucu prātīgi, neskrienu, nekādas apdzīšanas manevrus netaisu, tā kā līdz ādažiem aizbraukšu, viss būs labi. Bet tēma ir cita. Man kaut kādu laiku mans Chryslers ir sācis ļoti slikti lekt. Tas, manuprāt, ir saistīts ar gāzes iekārtu. Es tā vizuāli nosmidzināju savu reduktoru ar ziepjūdeni, atradu jauka vienam vāciņam, līvīti laižu. Esmu atracis interkārā remkomplekts, kad ir pieejams, nopirkšu remkomplektu un jaukšu ārā reduktoru visdrīzāk. Jo es tagad negribu samelot, bet agrāk man Subaram bija tāda problēma, kad diagnosticēt, vai tā ir gāzes iekārta vainīga ļoti vienkārši. Pirms, tad, kad es braucu mājās ar Subaru, es pārslēdzu uz benzīnu, pirms biju mājās. Tā kā līdz mājām jau aizbraucu uz benzīnu, noslāpēju un slēdz ļoti labi. Savukārt, ja es aizbraucu ar gāzi līdz pat mājām, tad viņš lēca slikti. Un es negribu tagad samelot tieši to procesu, kā notiek tas, bet tad, kad mašīna noslāpē un viņa ir darbojusies uz gāzes, tas spiediens, kas ir visā sistēmā, caur reduktoru, un es tagad neatceros caur reduktoru elpošanu, vai kā viņš tiek ieplūds kolektorā. Sanāk tas viss, tā gāze, kas ir viss spiediens sistēmā, viņu kaut kas laiž un uzpildās ieplūdes kolektors mašīnai. Un tad, kad tu viņu nākamajā dienā šķil, tad kamēr neizveidinās cilindri, kamēr cilindri izveidinoties nonāk atkal līdz pareizajai koncentrācijai starp gāzi un skābekli. Ja ieplūdes kolektors ir pilns ar gāzi, tad tajā brīdī ir gāzi plus gāzi un tur nav degmaisiem, viņš nelec. Un manuprāt, tā ir tieši tā problēma, jo gadās visādi, gadās, kad viņš pielec uzreiz, gadās, kad es tiešām ilgi griežu, viņš tā kā sit un nevar, un tad pēkšņi un aiziet. Protams, 6 podi to no kolektora ātri izrauj ārā, bet man tāpatās besī, man nepatīk, ja man mašīna normāli nelec, tā kā uz pusapriezienu. Tāpēc pirkšu remkomplektu gāzes reduktoram, pārskatīšu gāzes trubus, noskatījos daudz video par zinošiem speciālistiem, kas par gāzes iekārtām stāsta, un pārbaudīšu, vai no gāzes tām reikām ir vienāda garuma šļaukas līdz sprauslām. Visdrīzāk pārtaisīšu antifrīza sistēmu, lai trojņiki absolūti sistēmai uz reduktoru ir pēc salona radiatoru. Īsāk sakot, daudz visāds nianses par gāzes iekārtu, un visdrīzāk tas būs nākamais manis izlaidums raidījumam, tā kā uz tikšanos pie gāzes remonta. Ziema. Kā tas var būt, ka 23. aprīlī ir šitāds laiks? Come on! Tas nepatīk. Pilnīgi cilvēks daudzpusīgs. Uj, skaties. Kas man te uz remontiņu viena? Pilnīgi nopuvus hidroskā bāciņa. Nice. Really nice. Vai patīk. Super. Kaut kur esot caura, tur nē, bet te es skaldu nost rūsu un te kaut kur viņa esot caura. Droši vien, ka viņi ir vēl divās vai 20 vietās caura, bet te es it kā caurumiņu atradu. Tur viņš ir.
Droši vien paņemšu, te uztaisīšu stūri virsū. Pamēģināšu neuzspridzināt. Un tad man šķiet, ka viņa bija vēl kaut kur te caura. Bet es pilnīgi no tā kā neraustos. Lēnām notīrīšu, lēnām sametināšu. Būs čotka. Nu ko, rūsiņš gatavs atdošanai klientam. Noskaldīju rūsu, aizmetināju poras, noslīpēju, piekrāsoju, tā lai viss zolīdi. Jaunu māliņu uzmetināju, kur trepes stiprinās, kaut kā traktoru bāka. Rūsiņš dzīvos vēl pāris mēnešus gan jau. Tā skaistuls dienas beigās izskatās, melnu muti rāvis. Tāds sev tā kā būtu, jā, ar jaku noslaucīt vēl labāk. Nedaudz Hitlera ūsiņi. Bet labs darbs, kas padarīts. Tagad jānomazgā muti, jābrauc mājās. Un tā ir, ka praktiskais latvietis strādā pārāk ilgi. Cikos es beidzu darbu? 7. Normāli. 7 ceļos, 7 no darba. Kaut kādu haltūriņu vēl. Rīt no rīta braukšu uz Interkāru. Pakaļ ar gāzes reduktoru remkomplektam. Īstenībā ceru arī filtrus uzreiz dabūt, kurus es nepieteicu. Tā kā aizmugurēju bremžu remkomplektus, jaunas atspērs viss, dabūšu jaunas kalotkas, jo es visu laiku braukāju, ka man vienā ratā ir tā rocena izņemta ārā, bet automātam nav pārāk labi. Tomēr bez tās rocenas, tāpēc, ka slīpumā sanāk atstāt tā vienīgās tapiņas, kas ieliekās sazobē iekšā, kad ieslēdz parkingu, tas nav baigi labi. Tāpēc tomēr vajag to rocenas attaisīt, un nebija visu laiku laika, nebija laika pasūtīt, braukt pakaļ. Tagad pāris dienas, divas dienas pastrādāšu no mājām, un tad attiecīgi būs laiciņš garāžā tomēr aiziet un tās bremzes salikt. Un pie viena, tad gāzes reduktoru pārjaukšu, pie viena uztaisīšu manometru, lai es varētu arī pēc tam paskatīties, vai man ieregulētais spiediens reduktoram ir pareizs. Es nezinu īstenībā, kāds notiek, vai gāzes reduktors mašīnai vajag regulē vai ne, to atspēri varbūt vispār tur viss paliek nemainīgi, tu vienkārši attais vaļā nomaina membrānu. To es visu rīt uzzināšu. Bet vispirms jāizbrauc uz Interkāru, uz Juglu pakaļ visam. Īstenībā, man tā šķiet, mums par šito Interkāru reklamēšanu vajadzētu vienā brīdī Interkāram jau kaut kādu bonusu dot, es nezinu, tur pavelti kaut ko iedot vienreiz, nezinu, tur kaut vai knipeks atslēgu, jo visu laiku, kur tikai brauc Interkārs, kur brauc Interkārs. Es atceros agrāk, kad es pirms nopirku mašīnu no salona jaunu Škodu. Tagad agrāk es skrūvēju visus savus vāģus, vēl pirms Subaru, man bija visādi tur Opeļi un Space vagoni un Celikas un kas tikai man nebija. Vienmēr topa vārds bija Gross, es reāli visu laikā kaut ko vajadzēju, Gross. Un tā kā es Purcēmā dzīvoju, man bija ritīgi slinkums tur braukt, es nezinu, līdz tuvākajam Grossam, kas bija Pildas ielā. Tad es gāju uz Biķinieku ielu uz auto ABS, bet tur viss bija ar uzcenojumu, vēl joprojām tur viss ir dārgāks, tā kā citur. Nemaz nerunājot par to cenu, kas mums ir Interkārā. Un jā, tagad Interkārs, tā kā amerikānis, tad kaut kāds RRR tur pasautīt no ārzemēm kaut ko unikālāku. Vai arī tad autometro, vai metro auto, visu laiku nevar atcerēties. Bet tās ir mazās reklāmiņas īstenībā viņiem. Viņa mazās reklāmiņas tāds visu laiku notiek, tad varbūt vajag piedāvāt kādu bonusu. Es jau neatteiktos, nezinu, tur no jaunām logu slotiņām, lai gan es tik uzliku jaunas, nē. Kaut kādu bonusu, kaut kādu ķūniņu lietiņas. Bet labi, tas tā. Es vienkārši ierēdzu, tā teikt. Ok, labi, ko? Tad no rīta nākamais updates tā kā ārā no Interkāra. Tā, ko? Esmu ieguvis Interkāriņā, dabūju visu, ko vajag, paņēmu vēl seveļas filtru, kurš starp citu pēc koda nerādās man tāds mašīnai vispār. Tāpēc man bija aktuālā bilde. Reku reduktoru remkomplektiņš, membrāniņi, jāskrūvē. Tāda piemīlīga vieta Interkāriņam. Krējiens nedaudz turpinās. Tagad jāizskrien ir jānopērk, jāpaņem 2 muciņas, ko es pasūtīju ar riepas skrūvēšanai, jau melnās
Un tad droši vien uz savu garāžu pastrādāt gar Voyagerīti, savu Town & Country un pafilmēt kaut ko interesantu priekš jums. Tā kā dodamies tālāk. Vēl viena lietiņa, es sev kaut ko šodien nopirku. Vēl vienu lietiņu sev nopirku. Jo kāda jēga no haltūrām, ja no viņām tu sev nenopēc neko foršu, tādu, kas tiešām ir sev, nevis tur mājai un ģimenei un visam, bet, reizēm vīrietim vajag sev nopirkt kādu vīriešu rotaļlietiņu. Un tā kā es šodien biju ciemos pie viena sava čoma menedžera, kurš interesants lietas brīžiem pa ļoti labiem cipariem gādā, un tad par cik tā mašīnas skrūvēšana paliek vairāk, es atkal esmu ierindā ar darbnīcas darbiem. Kaut kāda iedvesma uz lūžņiem ir uznākus atkal, tad ir jāpabeidz iekārtot savu garāžu, jāpabeidz siltināt griezt šovasar, jāieliek apkur iekšā. Cerams, ka šovasar es ielikšu arī pacēlāju. Un tad es atļāvos nopirkt vēl vienu lietiņu. Ilgi neko sev neesmu pircis, pēdējo reizi man šķiet es sev dronu nopirku, tādu tīri priekš sevis priekam. Ko gan es pārdevu, pēc kaut kādu laiku jau nelidinājos, bet parādīšu, ko es nopirku. Tādā negribās investēt kompresorā, bet skrūvēt ētā gribās, tāpēc man ir jauna roķilietiņa. Šitas gandrīz kā sanāks tas atpakošanas video. Nedaudz visādi lūznīši man te mētājās. Neesmu pēc pēdējā remonta atkal sakārtojis savu garāžu. Neesmu kastīšu fanāts, nemēdz viņus baigi grāt. Īstenībā diezgan smags verts. Trīs jaudas režīmi uz atskrūvēšanu. Un cik es saprotu, tad skrūvējamais režīms viens ir. Nu ko, esi sveicināts jaunpienācēji, pilnvērtīgais mans darba biedrs. Un kā tur saka, sievas priecājās par ko? Tu vienā brīdī viņa pārstāja no varbūt dārglietām un puķiem priecāties par to, ka tu viņai uzdāvini dārzu šļūteni, viņai vienkārši dzīve paliek ērtāk. Nu, varbūt pat labi, kad sieva nemēģina man dāvināt instrumentus un es viņus izvēlos pats. Bet es sevi iepriecināju. Nu ko, kārtējo reizi esmu ceļā uz Interkāru un pasūtīju ABS dačiku. Toreiz, kad mērija pirmo reizi man rādīja labo priekšējo. Tagad skatīsimies pa ceļam, pamērīšu, ko tagad rāda. Nu, izskatās, ka bez izmaiņām labais priekšējais arī ir. Ir vaininieks. Nu, ot tā kā kārtējais brauciens uz Interkāru. Interkāru klausieties, jā. Es atkal jūs reklamēju. Tā kā kārtējais brauciens uz Interkāru, paņemšu labo ABS dačiku un tad jau mājās uzreiz arī ceļu mašīnu augšā, mainu dačiku un skatos, vai man ABS aiziet vai neaiziet. Man atkal ir plāns. Jā, runāju par gāzes iekārtu. Paskatījos daudz un dažādas video, remkomplektu tomēr mainīšu tad, kad es būšu nopircis dačiga kabeli, lai es varētu pieslēgties pie gāzes iekārtas klāt, jo pēc gāzes reduktoru pārjaukšanas man tomēr būs nepieciešama regulācija. Un attiecīgi pie regulācijas jau tad viss pārējais pārbaudīšu degvielas karti. Pārbaudīšu visus uzstādījumus, kā tajā video cilvēks arī stāstīja un rādīja par visu. Īstenībā ļoti noderīgi video, kārtējo reizi krievu valodā, Krievijā, jo viņi kaut kā visvairāk cenšas visur ielīst iekšā un visu pastāstīt un tā. Tā kā tas laikam būs atsevišķs stāsts par manu auto gāzes iekārtu un to, kā es viņu saregulēšu.
Bet tas ir droši vien citā sērijā, tā kā pagaidām uz Interkāru. Tā, nu ko, tikko ārā no Interkāra. Šitāda kaste. Nē, īstenībā ir diezgan liela palēls. Man likās, kā kārtējo reizi, tā kā man atnāca no RRR tā aizmugurējās pečkas pretestība. Žēl, ka es kaut kā netīšām biju izdzējis to videos uzfilmēt, tur bija šitāda kaste iekšā no krēsliem saplēsti porolonu gabali, milzīgi burbuļplēvi, viss priekš viens tāds mazs platīts. Tā kā viss jāmoc mājās, jāliek virsū. Jāiedzam iekšā mašīna, jāņem nost labais priekšējais rats un ABS. Kā vienalga, cik labs dankers, drošība pirmajā vietā. Atskrūvējās. Nu, paskat. Visi 4 rādījumi. Atvainojiet, tumšs ir grūti filmēt. Visi 4 rādījumi ir. Jāmet nost kļūdu, jāskatās, vai ABS strādās. Nu ko, prieks, kur tu rodies? Man vairs nav ABS kļūdā. Viņas nav. Tūlītās vēl uz akmentiņiem pārbaudīšu, vai darbojās reāli ABS, tā kā ABS, ka nodrabtas pedāls, bet tadā viens dačiks un saremontēts. Tad rezumē, man darbojās ABS un vaina bija vienīgā dačika,
Nezinu, kas viņam pa vainu ir vizuāli, jo viņam vados nekāda bojājuma nebija, bet viņš izskatās, ka viņš ir ar laiku dabūjis kaut ko izmalt starp sevi un to zobratu. Un ka viņš jau ir tāds viņam jau kaut kāds caurumiņš. Varbūt viņš jau bija nehermētisks. Kas to lai zina, īsāk sakot, ABS man strādā. Tagad vienīgā lampiņa, kas man nepatīkami palika degot spidometrā, ir airbags. Un tā ir dēļ šoferu sēdekļa, jo es, kad liku virsū automātiku, man sanāca, kad airbagam ir tāda vadības kastīte. Viena bija pie mana sēdekļa klāt pie sēdekļa korpusa, viena bija klāt pie tās automātikas karkas, kuras ieliku. Un es nezināju tajā brīdī, kas tas ir, un man sanāk, ka daļa štekeri tagad ir vienā kastītē, daļa štekeri otrā kastītē. Nu, īsāk sakot, man ir pareizi jāsasprauž štekeri, un tad man viss aizies. Tā kā tagad jāsēžās pie YouTubes. YouTube ir jāskatās viena cilvēka un vēl daudz citu cilvēku video par gāzes iekārtām. Jānopērk štekeri, jānokačā programmatūra kompim, un tad es ķeros pie reduktora remkomplekta un pie gāzes regulēšanas. Tas būs priekš manis kaut kas daļai jauns. Šo to no diagnostikām kaut kādā esmu darījis, bet gāzes iekārtā es nekad pats neesmu līdis, bet es saprotu, ka tur pa lielam nekā sarežģīti nav, ja vien tu darbini nedaudz prāteņu, veselo saprātu un loģiku. Un tad kaut kad pa vīdiņu pārlasīšu bremzes, pastīšos, kas man ar roceni darās otrā pusē, un viss kalotkas nomainīšu, remkomplekts pilnīgi visu. Un droši vien aizsargos arī uztaisīšu tām loku tapiņām jaunas vietas, un viņas aizstāšu uz krūvītēm, jo godīgi es tām tapiņām neuzticos, ja tas ir vecs aizsargs. Un jaunam aizsargam sotaku tērēt pašlaik man tā kā katrai pusē negribās, tā kā es kaut ko pametināšu, kaut ko uzlabošu, un tāpat būšu pārliecināts, ka es izdarīju labi. Tā kā tad jau tiekās atkal kaut kad, vai arī kādā ikdienas video, vai arī jebkurā citā video. Ai, čau! Nu, ko esam nelielā izpārdošanā? Man vajag priekš satura uzfilmēt. Viss priekš man vajīšu. Rekādi man dārgumi. Dārgums uz dārguma. Kas tik te nav? Desa nav, maize nav. Nekā nav. Tātad gribu nedaudz atrādīt to visu, ko es dabūju pie savā čoma klases biedra, ko viņš man atdeva no Voyageriem. Nu ko, nu tad sāksim. Parādīšu visu, kas man ir. Ja kaut kas gadījumā kādam ļoti interesē, droši var uzrakstīt. Es to neplānoju visu sakrāmēt plauktos un tieši priekš sevis atstāt glabāt. Tā kā droši var uzrakstīt, ja kaut kas interesē, un tiešām, ja man nebūs plāns to sev paturēt, tad es dodu tālāk. Tā, nu ko, droši vien var sākt ar to, ka man ir spārns kreisais, man ir dubļu sarga plasmas, man ir stūris šitas te, vidējais, man ir priekšējā rest, man ir aizmugurējiem bagažnieku vākam šitas, man ir vesela Town & Country pilnīgi visa provodka. Mans plāns ir tāds, ka es cērtu nost štekerus ar loģiskiem vadu garumiem. Tad es vēl garos vadu, tinums kaut kāds paņemšu vienkārši, lai man būtu kādreiz lodošanai vai kam. Un tad es droši vien pārējos vadus atdošu lūžņos. Te man ir vēl viena kasta, kurā iekšā ir pieņemsim. Un es padomāšu, manai mašīnai ir vecāka gāzes vadība. Varbūt es arī sākušu kaut ko ķūnēt augšā sev uz citu, kaut ko labāku. Iespējams, ka signalizācijas kasti tur ir divi aizmugurējās pečkas motori, viens priekšējās pečkas motors un vēl visādi loriņi, gaisa filtra kasti, logu tīrītāji, vanna, visu. Tad šito te priekšējo buferi nesalaust sev krāsošu, taisīšu uz savējo. Logu mazgātāji bačuks, kompresoram kondensatņiks, stūris rekur, šitas te augšējā daļa visu ar visu pārslēdzēju, kruīz kontroli. ABS bloks, aizmugurējā bagažnieka pacelšanas mehānisms, tas ir elektroniskais. To es sev toči nelikšu, ja kādam interesē, var droši dot. Šito es sev likšu kopā ar jaunajiem griestiem, kam es drīz braukšu pakaļ.
automātiskie spoguļi, kas laikam nolokās, jo viņiem ir bišķi pa daudz vada, lai tie būtu vienkārši apsildāmie. Indukcija ar jauniem svečodiem, kas ir bijuši jauni. Šito es arī sev likšu. Stūris, pagriezienu pārslēdzējs, bremžu, bačuks, 4 ovālās tumbas, augšējais kolektors ar droseli kopā. Šito es sev paturēju, šits man ir salausts, turklāt es droseli gribētu atrestaurēt kārtīgi. Labi, visus neatpazīstu, kas tas ir. Runājot par šiem maģiem, točnu, ja kādam interesē, iebāzt iekšā reku changers darbojošs, rekur ir ar kaseti, rekur ir disks plus kaseti. Vēl bonusiņā grāmatiņa. Jā, runājot par gāzes reduktoriem. Nu, man ir 3 gāzes reduktori. Šitas ir tā kā man stāv virsū, bet reku Džeks teica, ka 1500 millibāru būtu labāks manam Voyagerim nekā šis ir 1200 millibāru. Un šis ir pilnīgi jauns reduktors, tā kā es likšu virsū savu šito jauno reduktoru. Un, jā, un tad attiecīgi šitie, es nezinu, šito es varu rezervēs jau atstāt, šo te es droši vien papreparēšu, pajaukšu ārā, pastīšos, kā viņš ir uzbūvēts. EGR vārs, darbojošs priekš manējā. Tā, šitā ir interesantā daļa. Nogriezīšu bišķiņ muzonu klusāk. Viņš te fāni nečakarē baigi. Šis ir kārbas vadības bloks ar diezgan nopūšu korpusu, bet izrādījās, kad nemaz tik viegli te tas viss mitrums neiet līdz šeit. Un šitā vispār interesanti tāda želēja. Īsāk sakot, doma ir pārbaudīt, vai šis bloks strādā, jo viņš ir noņemts darbojošu, vai viņš dar pieņemsim manai mašīnai. Un tad es domāju, ka es viņu visu pārtaisīšu citā hermetiskā kastē iekšā un glabāšu, jo tā ir zelta lieta, jo viņi mēdz sprākt nost, un ja nosprāks, tad man būs cits bloks. Ja man viņš savukārt nedarēs, bet viņš ir darbojošs, tad es viņu labprāt došu tālāk. Veselu pečku priekšējā. Ar visu radiatoru iekšā. Viss ķeļakom izņemt ārā. Aizmugurējais kondicionieru radiators, vēl viens remkomplekts gāzes reduktoram. Tad kaut kāds gumijas bukses. Šis, ja nemaldos, ir no Pacifikas, tā kā, ja kādam interesē, jā, viņš kļūdaini atdeva, viņam bija arī no Pacifikas, ja kādam interesē, droši rakstiet. Vārstu vāku blīvi komplekts, ko, diemžēl, es nopirku. Nu visādi relēji lampiņas, ok, tas tā, skrūves, viss, ko viņš vien bija atstājis. Tad man ir 2 zelta lietas, superīga lieta. Balsta šarnīrs ar nipeli smērējumais. Esot baigi krūta fīča. Man kā reiz ir jāmaina stabili viens, tā kā man rekur ir abi jauni šarnīri, 1, 2, gāzes filtrs. Šī tēma arī ir forša. Viņš bija paspējis atrestaurēt suportus priekšējos. Nav tikai paši cilindri, paši virzuļi, bet viņi droši vien der tā kā, manējā keramiskie, jo man bija labā stāvoklī, bet, šitos es tīri sporta pēc sev uzlikšu. Jā, jau reiz viņi ir tik forši atrestaurēti. Tā, kas te man vēl bija? Jā, laikam, pa lielam tas arī ir viss. Bet tas nav maz. Tā kā, ko lai saka, man ir ko darīt. Šodien es jau esmu pasūtījis interkārā kabeli, es slēgtos klāt gāzes kompim. Un tad es izlemšu, es paspēlēšos ar savu vadības bloku, jo viņš jau it kā ir darbojošs. Tur nav jēgā it kā ķerties klāt un čakrēt to, kas strādā, bet tikpat labi es varbūt padomāšu nomainīt to. Īstenībā man te kaut kur bija arī baigas nukas jaunas sprauslas. Jā, kur ir barakuda sprausliņas arī, viss čotka bija. Viss bija uzlikts jaunas, tam Voyagerim stāsts bija vienkārši tāds, ka viņš uz šoseis trāpīja vilcienu vagonā kā vidējais vagons. Taču viņi nolocīja no priekšas un no pakaļas vienkārši pirms nodot lūžņos, viņš izņem ārā visu vērtīgo. Tā kā tā ir mana mazā bagātība, kas man ir nākus klāt un būs ko darīt. Tagad ir
Tagad pēdējais šīs dienas darbiņš, šito brīvdienu darbiņš iedzīšu iekšā savu zelta gabuleņu, noņemšu, izņemšu, noskrūvēšu šoferu sēdekli, pacelšu augšā, savedīšu kārtībā tos airbag štekerus, lai man pēdējā kļūda nedeg uz spidometru. Tad es vispār esmu zirgā bez nevienas kļūdas. Tā kā šitam izlaidumam viss, un es domāju, tad nākamais tiešām, tad par gāzes iekārtu. Čau! Lai visiem forši īsā darba nedēļa. Nobeigsim šo video uz citas nots. Tomēr sataisīju pēdējo kļūdu. Airbag kļūdas arī vairāk nav. Tagad atliek tikai piesprādzēties. Un manam motoram un mašīnai kļūdu vairs nav. Un uz šīs ļoti patīkamās pacelājošās nots vēlēšu jums ar labu nakti. Tiksimies jau pirmdienā.